Laikā, kad banku kartes mums vēl bija kas pilnīgi nepazīstams, Latvijā radās uzņēmums, kas metās pretī varenam izaicinājumam, sākot izstrādāt programmatūru maksājumu karšu apkalpošanai. 20 gadus vēlāk viņi jau ir starp pasaules līderiem šajā jomā. Šobrīd mēs esam viens no 4 vadošajiem uzņēmumiem pasaulē, kas izstrādā šādu maksājumu karšu programmatūru. Māris Ozoliņš, kurš stāvējis pie uzņēmuma Šūpuļi, kas jau ir Baltijā lielākā IT uzņēmuma Tieto Latvijas sastāvdaļa, uzsver, ka visi pamatā bijuši centieni pastāvīgi attīstīties. Es domāju, tas ir galvenais – neapstāties, jo, ja tu apstājies, tad patiesībā jau te ir atpakaļ. Nē, šī nav kāda sporta kluba izbraukuma sesija. Šī ir tikai kārtējā diena uzņēmumā Tieto Latviju. Kopā ar kolēģiem kauliņus izloka arī Tieto Latviju maksājumu karšu vienības direktors Māris Ozoliņš. Vingrošana notiek. Dienas vidū. Jā, super. Cilvēkiem vajag diskutēties. Vai Tieto ir sporta klubs? Nē, Tieto ir Baltijā lielākais IT uzņēmums. Kārtīgi izkustējušies cilvēki atgriežas savās darba vietās un mirkli vēlāk jau šeit izskatās tā, it kā nekas nebūtu noticis. Simtiem darbinieku te strādā, lai mēs savas maksājumu kartes varētu izmantot ātri, droši un arvien ērtāk. Sākās gan viss tikai ar 4 cilvēkiem 90. gadu pašā sākumā. Patiesībā viss sākās gandrīz uzreiz pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 92. gadā, kad uz Latviju sāka braukt arvien vairāk cilvēku no ārzemēm, meklēja dažādas biznesa iespējas, un tai pašā laikā nebija nekādas infrastruktūras maksājumu karšu pieņemšanai. Līdz ar to radās tāda dabiska vajadzība, un šo vajadzību vajadzēja kādam izpildīt, un tajā brīdī tad cilvēku grupa, kas kam izrāda iniciatīvu un principā arī sāka nodarboties ar šo lietu kopā ar bankām. Proti, tas nozīmē, ka ārzemnieks atbrauc ar savu bankas karti, kurā ir nauda, bet līdz tam šeit īsti nebija, kur to naudu, to karti likt. Jā? Tieši tā, sākumā vispār nebija. Viņš atbrauc un viņš brīnījās, es neko nevaru izdarīt, arī čekus neņēma pretī, un viņam bija jāvadā līdzi čemodānīši ar naudu, lai viņš varētu par kaut ko samaksāt vai kaut kā tā. Un līdz ar to tas, protams, radīja viņam neērtības. Un tad pirmā lieta, ko mēs izdarījām, mēs sākām ar to, ka mēs pieņēmām starptautiskās Visa un Mastercard kartes. Latvijā tobrīd karšu nevienam nebija, tātad no ārzemniekiem, un pirmās iekārtas bija šādi pavisam tādi primitīvi, tehnoloģiski primitīvas iekārtiņas, uz kurām ieliekot čeku, tad arī attiecīgi tā karta varēja tikt pieņemta. Kurš gads? Šis? 92. droši vien. Mūsdienās jau cilvēki pieraduši, ka ir tādas iekārtas savādākas, piemēram, ir šādi. Šis arī vēl diezgan vecs, redziet, kāds milzīgs posttermināls, tas vēl ir no kaut kādiem 90. gadu beigām varbūt. Ja pat tās pirmās kartes Latvijā atnāca no ārzemēm, tad tie termināļi neatnāca līdzi? Termināļi nāca arī no ārzemēm. Protams, Latvijā viņas neražoja šīs iekārtas, bet Latvijā tika ražota programmatūra. Un to mēs sākām darīt, jo, lai tās iekārtas darbotos, pat arī, lai ar šo iekārtu tālāk varētu norēķināties arī tur, tālāk ir vajadzīga programmatūra. Tika nodibināti 2 uzņēmumi, praktiski vienlaicīgi. Pirmais bija Sijā Konts, un apmēram 2 nedēļas vēlāk tika nodibināts vēl viens uzņēmums Bankserviss, un tas bija tā, ka abi šie bija savā starpā saistīti uzņēmumi. Tā arī 92. gadā viss sākās. Sākumā bija tā, ka Bankserviss skatījās, vai nevar kaut kur nopirkt, iegādāties tādu programmatūru. Ko mēs tur nebija doma, ka mēs paši vispār varētu kaut ko tādu uzrakstīt. Bija doma jānopērk, bet tad mēs sākām, tur apjautājāmies, kas tur ir par tie piegādātāji. Viņu bija maz, pirmkārt, un otrkārt, viņi visi bija šausmīgi dārgi. Tur bija tādas cenas, pie to brīdējiem apstākļiem, tur likās, bezmazliet viss Latvijas budžets ir jāiztērē, lai nopirktu programmu, kas tur apkalpos karti. Mēs nolēmām beigās, ka nē, tik daudz naudas mēs tērēt negribam uz programmatūras iegādi, mēs labāk pieņemsim savus programmētājus cilvēkus, paši arī uzrakstīsim. Tā mēs arī rakstījām principā to softu, un kopš tā laika mēs esam ļoti veiksmīgi attīstījuši šo jomu un turpinām. Es atradu bankomātu. Jums ir. Mēs ilgi cīnījāmies, lai viņu uzliktu. Jūs eksperimentiem? Nē, gluži nav eksperimentiem, tas īsts. Ko izņemt naudu, ieliekam karti, te izvēlamies valodu. Tā Tieto jau ir iesaistīts šajā procesā? Šajā brīdī Tieto jau ir iesaistīts, jo Tieto ir izveidojuši šo ekrānu. Piemēram, šis ekrāns, kas bankomātā darbojās, tas ekrāns ir Tieto, un arī tā komanda aiziet nevis tikai šeit, bet viņa aiziet jau, komandai. Es izvēlos summu. Par čeku drukāšanu arī mēs varam izvēlēties nedrukāt. Šajā brīdī, kas notiek 2 lietas. Pirmkārt, viņš pārbauda, vai tas PIN kods atbilst tam, kas ir kartē.
Un otrkārt viņš pārbauda, vai man ir tik daudz naudas. Šis pārbauda, viņš par telefonu līniju, ne par parasto līniju, bet faktiski caur internetu viņš pieslēdzās pie centra. Par šo laiku, redziet, viss jau notiek, es nepaspēju izstāstīt, tas notiek ļoti ātri, tas notiek milisekundēs. Viņš pieslēdzās pie datu apstrādes centra. Datu apstrādes centrs, šī gadījumā banka ir viena, man karta ir izdota citā bankā. Tātad datu apstrādes centrs sazinās ar to banku, kurā ir izdota man karta, pārliecinās, ka man tiešām ir tik daudz naudas, lai es varētu izņemt. Atdod atbildi šeit, bankomāts saka, jā, nauda ir ok, viss kārtībā, un izdod man naudu. Un tālāk prasa, vai es gribu vēl kaut ko darīt, es saku, man pietiks. Un tajā brīdī nedrīkst aizmirst izdarīt šo lietu, jo bieži cilvēki aizmirst paņemt kartu. Un nereti aizmirst tāpēc, ka katrai bankai ir citādāka sistēma, kā tajos bankomātos. Tā ir nelaime, jā, jo nav tāda vienota standarta. Viena pa priekšu dod kartu, otra dod naudu pa priekšu. Kāpēc tā? Tā ir, vienkārši tā ir tāpēc, ka tā ir. Un principā jūs darat tā kā banka, tā kā jūs klients to vēlas. Jā, tieši tā, mēs darām tā kā klients vēlās, tā kā klients grib sarkanu ekrānu, sarkanu, klients grib naudu pa priekšu. To visu var izdarīt šeit. Man kā klientam tas bija 10 sekundes. Kurš izstrādātājiem ir tas vislielākais izaicinājums, lai to nodrošinātu? Lielākais, lai tas viss strādātu arī tad, ja nevis viens es aizēju, bet, ja, piemēram, ir kaut kāda Ziemassvētkiem vai kaut kad visa Rīga vienlaicīgi aiziet pa visiem iespējamiem bankomātiem, un tad ļoti daudz iet šie darījumi. Lai tas notiktu tikpat ātri, un lai tas būtu, faktiski, lai tas viss tiktu apstrādāts, un lai es kā klients nejustu, ka tur kaut kas nedarbojas, vienkārši paņem, izņem naudu un aizēju, un es viss strādā. Tas ir tas galvenais, lai viss darbotos. Viens ir Ziemassvētki. Otrs, es paredzu vienu citu datumu. Visi mēs pārējām uz eiro 1. janvārī. Tad visi noteikti skries pie bankomātiem. Kas tad? Es nezinu, vai skries pie bankomātiem, bet katrā ziņā tas ir, protams, ļoti interesanti. Mēs esam iesaistīti arī Latvijā gluži dabīgi tajos projektos, kur bankas pāriet uz eiro. Es domāju, ka viss būs kārtībā, nebūs nekāda problēma. Vienkārši mēs daudz darām priekš tā. No izstrādātāja viedokļa tas ir vienkārši jums ir jānomaina viens tikšķīts lati uz eiro vai tas ir tāds krietni? Tas tā liekas viens tikšķīts. Nē, tas ir ļoti nopietns apjoms, jo jāskatās, jo tie eiro jau parādās visur, kur parādās lati, ne jau tikai bankomātā. Viņi parādās mūsu kartes izdrukās visur, kur tiek pārreikināts un tā tālāk. Visur jābūt pārliecinātiem, pēc tam nav jau tikai eiro. Jāparāda gan eiro, gan lati, kas ir vēl grūtāk, kaut kādu laiku. Tur ir dažādas lietas, kas jāizdara. Tas nav vienkārši, tas tā liekas, kas tur, bet ne. Bet būs mums tur tie, ja mēs gribam eiro, tad mums iznāks eiro. Protams, ka būs. Būs, jā? Bet 92. gadā sākāt 4 cilvēki. Jā. Tagad Tieto ir šeit jaunā ēkā. Cik jūs aizņemat daudz? 700 cilvēku. No banku daļā mēs esam apmēram 300 cilvēku. Mēs esam 5 stāvos. Kopējā platība ir cik kādi 7000 kvadrātmetru. Aha. Pats neapmaldoties? Es apmēram zinu, kur jāiet, bet vispār var apmaldīties. Jā. Labi, ko braucam? Uz pareizo stāvu cerams. Mums ir 5 stāvi šeit, un katram ir savs. Šeit mēs esam Āzijas stāvā. Uz sienas ir tapeti, kas asociējas ar konkrēto. Teiksim, šī ir Šanhaisas bilde patiesībā. Ko iesim tālāk iekšā? Iekšā, jā. Un arī iekšā Āzijā. Pārunu telpu nosaukumi ir konkrētās kontinentu valstu nosaukumos. Mums ir tāds humoriņš, ka mums ir 2 savienotas pārunu telpas, kurām pa vidu ar sienu izbīdīt. Viena ir Indija un otra Pakistāna. Tie, kas zina vēstures. Kašmirā tiekaties. Jā. Tikai 2 desmitgadēs no nulles līdz pasaules līmeņa spēlētājam izaugt palīdzējuši vairāki faktori. Pirmkārt jau neatlaidība, taču Māris nenoliedz, ka arī tehnoloģija attīstība. Sākuši viņa laikā, kad vecās sistēmas jau bija novecojušas, bet jaunās bija novitāte arī citur pasaulē. Mēs sākām īstajā laikā, īstajā vietā, tāpēc ka tā vieta bija tā, kur tieši viss ļoti attīstījās. Īstais laiks tādā ziņā, ka viss, kas iepriekš bija darīts ārzemēs, tas bija uz citām tehnoloģijām. Mēs bijām priekšā šajā jomā, vai vienā laikā. Un tas svarīgākais, ka mēs neapstājāmies. Mēs visu laiku turpinājām savu izaugsmu, lai arī likās, ir labi, varētu sēdēt, atpūsties. Mēs visu laiku esam skatījušies, kur nākošais solis, kur aug. Un es domāju, tas ir galvenais neapstāties, jo, ja tu apstājies, tad patiesībā jau te ir atpakaļ. Bet tā ir tā sajūta, kas nav pamatos visus šos 20 gadus? Jā, tā ir tā sajūta. Ja tagad paskatās atpakaļ, tad mēs varam teikt, jā, tā bija tā, kas palīdzēja mums tikt uz priekšu. Bet tajā brīdī, principā, par to nedomāju. Vienkārši sapratu, ka ir jāiet visu laiku uz priekšu. Tomēr, ņemot vērā, ka galvenie uzņēmumu klienti ir bankas, kas parasti ir gana konservatīvas un piesardzīgas, kļuva skaidrs, ka, lai veiksmīgi attīstītos tālāk, bija nepieciešams pievienoties kādam pasaulē atpazīstamam uzņēmumam. Tas, ka bijām salīdzinoši mazs uzņēmums no Latvijas, nenāca mums par labu, saka Māris. Tādēļ 1998. gadā par strateģisko investoru kļuva skandināvu korporācija Tieto.
kas 3 gadu laikā atpirka visas Latvijas uzņēmuma daļas, vēlāk to nosaucot par vienu no labākajiem pirkumiem uzņēmuma vēsturē. Māris Ozoliņš gan norāda, ka Tieto Latvija vēl aizvien ir uzskatāms par Latvijas uzņēmumu. Mēs esam Latvijā reģistrēts uzņēmums un maksājam visas Latvijas nodokļus, algojam vai pieņemam darbā Latvijas cilvēkus. Līdz ar to mēs esam Latvijas uzņēmums. Tālāk ir jautājums, kas ir mūsu īpašnieki. Mūsu īpašnieki ir Tieto korporācija 100%. Tieto korporācija ir starptautisks, viņi ir atvērta akciju sabiedrība. Līdz ar to Tieto korporācijas akcionāri ir uzņēmumi vai investori no dažādām valstīm. Tur ir Somija, Zviedrija, Amerika, tikpat labi varbūt Krievija, Latvija. Man arī ir Tieto akcijas, piemēram. Tāpēc pateikt šodien, kuras valsts uzņēmums, tas ir ļoti grūti, jo Tieto Latvija ir Latvijas uzņēmums, Tieto korporācijas galvas mītne ir Somijā, bet ir arī ļoti daudz vadības Zviedrijā, līdz ar to tas ir Somijas un Zviedrijas tādā nozīmē. Nav jau šodien vairs tādu sapratni, ka Latvijas vai Zviedrijas vai Krievijas uzņēmums. Jā, protams, cilvēki loģiski droši vien padomāt, kāda ir Latvija, Somija, Zviedrija, bet patiesībā ir tā, ka mēs paši šeit Latvijā pilnībā visu darām. Mēs Latvijā izstrādājam ar mūsu smadzenēm šo produktu. Tas tāpat kā zemnieks izaudzē kartupeli, tāpat mēs savās smadzenēs izaudzējam programmatūru. Pēc tam mēs viņu paši pārdodam, paši mēs viņu ieviešam un, Somija vai Zviedrija mums šī ziņā, nav tā, ka viņi mums teiktu, kā darīt vai arī palīdzētu kaut ko. Mēs paši šeit visu pilnībā darām no Latvijas un līdz ar to tas ir pilnīgs Latvijas produkts. Radīs Latvijas kompānijā, jo mēs esam Latvijas kompānija. Un es domāju, ka mēs ar to ļoti lepojamies. Un pašlaik ir tā, ka mēs ļoti, pārsvarā mēs eksportējam. Latvija ir tikai ap 5% no mūsu apgrozījuma. 95% no visu, ko mēs darām ārpus Latvijas. Un, protams, nauda nāk uz Latviju. Tā ir. Laikā, kad banku kartes mums vēl bija kas pilnīgi nepazīstams, Latvijā radās uzņēmums, kas metās pretī varenam izaicinājumam, sākot izstrādāt programmatūru maksājumu karšu apkalpošanai. 20 gadus vēlāk viņi jau ir starp pasaules līderiem šajā jomā. Šobrīd mēs esam viens no 4 vadošajiem uzņēmumiem pasaulē, kas izstrādā šādu maksājumu karšu programmatūru. Māris Ozoliņš, kurš stāvējis pie uzņēmuma Šūpuļu, kas jau ir Baltijā lielākā IT uzņēmuma Tieto Latvija sastāvdaļa, uzsver, ka visi pamatā bijuši centieni pastāvīgi attīstīties. Es domāju, tas ir galvenais. Neapstāties, jo, ja tu apstājies, tad patiesībā jau te ir atpakaļ. Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība. Šī ir frāze, kas dzirdētu pietiekoši bieži, lai sāktu šķist jau kā klišeja. Bet Māris apgalvo, ka šajā gadījumā citādāk nemaz būt nevar. Ja, IT uzņēmuma visi darbinieki kādu dienu aiziet projām, tad otrā dienā tas uzņēmums vienkārši pārstāt eksistēt. Darbinieki patiešām ir galvenā vērtība, kas ir uzņēmumā. Bet it sevišķi runājam par talantīgiem speciālistiem, tad IT joma ir tāda, kur man liekas, tas, kur tu reāli atrodies pie tā datora, spēlē vismazāko lomu. Kā jūs noturat cilvēkus, lai viņi nebrauktu strādāt, kaut kur citur? Ir ļoti daudz lietas. Pirmkārt, mēs jau arī atļaujam tādu iespēju, ka cilvēks var strādāt arī no mājām, pieslēdzoties, ja vēlās, var programmēt arī mājās. Tāpēc tu šeit darbu galdu? Arī viens no iemesliem ir tāpēc, arī tāpēc, ka mums ir klienti ārzemēs ļoti daudzās vietās, un cilvēki varbūt ir pie klientiem aizbraukuši, bet pamatā arī tas. Un arī mēs vēl gatavojamies pieņemt cilvēkus, tāpēc arī vietas jau sagatavotas, kur nāks cilvēki vēl sēdēs. Jā, bet par to, kā mēs noturam, mums ir ļoti daudz plusu. Pirmkārt, mēs esam arī tomēr starptautisks uzņēmums, līdz ar to ir gan stabilitāte, gan arī iespējas, ja cilvēks vēlās, viņš arī mūsu uzņēmuma sistēmā var iet kaut kur citur strādāt ārzemēs. Tas, ka mēs ļoti daudz rūpējamies par darbinieku attīstību. Mēs, protams, maksājam arī normālas algas. Algas Latvijas vai Somijas? Ne, algas, protams, Latvijas, bet viņas ir Latvijā jāņem vērā, ka IT algas ir praktiski visaugstākais atalgojums. Ja salīdzina par dažādām profesijām, tad informācija tehnoloģija jomā tas ir visaugstākais. Līdz ar to tas algas ir normāls. Ik pa dažiem mēnešiem Māris kopā sasauc jaunos darbiniekus, lai iepazītos tuvāk un uzklausītu viņu pirmos iespaidus. Mani sauc Māris, un es strādāju, tā grūti pat pateikt, no kura gada kurš būtu īstais sākuma gads, bet vai 92. vai 94. atkarībā kā uz to paskatās. Īpaši viņi priecē atziņas no cilvēkiem, kas pārnākoši no līdzīga profila uzņēmumiem un novērtē Tieto ieguldījumu darbinieku izaugsmē, salīdzinot ar to, ko nācies piedzīvot iepriekšējās darba vietās. Vairāk izmanto cilvēku, kā viņš ir jau, ko viņš jau sasniedzis, bet šeit it kā arī vairāk laikā cilvēkam dot iespēju kaut ko apmācīt, vai palīdz atmācīties.
mēs netik daudz skatāmies uz to, kas tu esi bijis pirms tam, bet drīzāk uz to, ko tu vari izdarīt, kāds tev ir potenciāls, jo mums ir ļoti daudz sistēmas, kā mēs apmācam cilvēkus, mēs ļoti daudz ieguldam un līdz ar to, jā, šeit drīzāk skatāmies, vai cilvēks ir gatavs kaut ko uztvert jaunu un tāds talantīgs. Gribētos vēl, lai Latvijā būtu vairāk šo IT speciālistu un lai būtu tā, jo tas palīdzētu kopējai izaugsmē, jo vairāk būtu speciālisti, jo vairāk arī tās IT kompānijas varētu izaugt. Un, manuprāt, otrs, kas ir kopēja lieta, kas visiem kopā jāizdara, lai vispār būtu šie studenti, kas var iet uz augstskolām, kur iepriekšējā sagatavotība ir pietiekoši laba, lai viņš tajā augstskolā nevis vienkārši atsēdētu, bet jau varētu tiešām tās zināšanas veiksmīgi apgūt. Un, lai tas notiktu, ir nepieciešams, protams, lai cilvēki jau no agras bērnības mācītos matemātiku. Mēs jau esam sākuši šādas darbības. Mums drīzumā būs arī akcija, kas tieši būs vērsta nevis uz studentiem vai uz pat vidusskolniekiem, bet tiešām uz 1. klašu un pat bērnu dārza audzēkņiem un tieši saistībā ar to, lai ieinteresētu viņus uz matemātiku kā tādu. Jāizstrādā bērniem saistoša aplikācija priekš mobīliem telefoniem vai planšetniekiem un aizies tā lieta. Jūs zināt, ka mēs to taisamies darīt? Nē, tas ir tieši tas, ko mēs darīsim. Jā? Redz. Par šādām iniciatīvām noteikti priecāsies arī izglītības sistēmā. Par to pārliecinamies, uzaicinot Māri uz privātskolu Patnes, kur viņi jau gaida skolas vadītāja Zane Ozola un RTU mācību prorektors Uldis Sukovskis, kurš jau sācis veikt pirmos aprēķinus. Jau sāk rēķināt, pēc cik gadiem es varu sagaidīt tos jaunos matemātiķus. Tas laikam nebūs tik ātri. 10. Jā. Pats ir kas tur 10 gadi. Abi izglītības procesā iesaistītie citē aptaujas un min savu pieredzi, ka gluži katastrofāli ar matemātikas apguvu mūsu valstī gan nav, esot tikai nedaudz zem Eiropas vidējā līmeņa. Tomēr interese par to, kā arī citiem eksaktajiem priekšmetiem lielāka gan varētu būt Latvijā. Lielākā problēma ir tā, ka maz ir diezgan salīdzinoši jaunieši, kas vispār izvēlās iet uz tādām tehniskākām, eksaktākām specialitātēm no visa kopskaita. Un tāpēc tas, ka ir kaut kas interesants, matemātisks, jebkurš cits dabas zinātnes, kas skolā varētu ieinteresēt jau jaunāko klašu līmenī tos bērnus, viņi pēc tam varbūt vairāk pievērstos un viņiem būtu interesantas un neliktos tik grūtas tās tālākās mācības arī. Un viņi atnākt arī līdz augstskolai, jo ir pārāk maz tas procents, kas vienkārši vispār izvēlās šādas specialitātes. Lai situācija uzlabotos, svarīgi ir vairāki aspekti. Pirmais – radoša pieeja mācību procesā, kas lielā mērā atkarīga no skolotāja. Augstu pievienotā vērtība var radīt tad kas? Augstu izglītots cilvēks. Un galvenais ir radošs. Jā, tieši tā. Un tāpēc mani mazliet biedē, piemēram, tas, kas skolās un tas radošums nepietiekami tiek attīstīts. Es vienu dienu nāku skolas pagalmā iekšā un pamatskolas bērni lidina papīra lidmašīnītes un kaut ko mēra. Es nezinu, ko viņi īsti darīja, bet es pēc tam noskaidroju, ka tā bija matemātikas stunda. Tas ilustrē to mūsdienu pieeju, ka tomēr nav tikai strikta sēdēšana klasē pie formulām, bet ka cenšas caur praktisko pieredzi saprast un rēķināt. Vienmēr būs radoši skolotāji un vienmēr būs arvien jaunas idejas, ko skolotāji realizēs un uz priekšu tiks tas, kurš būs radošāks un mūsdienīgāks. Bet ir nepieciešama valsts politika mērķtiecīga. Ir atsevišķas valstis, kurās matemātikas mācīšanās ir ievietot nacionālajos plānos, piemēram, NAPā. Ja mēs zinām to, ka mēs esam NAPā ievietojuši milzu izglītības reformu un paši nobijāmies no reformas un vairs neko neturpinām, tad tas ir vienkārši stāsts par to, kā Latvijas valsts realizē savus mērķus. Bet tas ir cits stāsts, tas ir par politiku. Bet tas ir saistīts stāsts patiesībā, jo diemžēl Latvijā tur dažus 10 gadus uz priekšu parasti nedomā arī NAPā un visur citur, kur to varētu ielikt. Latvija 2030 tauta padomāja par to. Jā, jo es kādu laiku atpakaļ runāju ar Somiem. Viņu tas pirmā tēze bija dariet kaut ko, bet ziniet, ka tas rezultāts būs pēc gadiem 30. Apmēram. Mēs sākām 70. gados un tad 2000. gados tagad mums ir laba un augsts kvalitātes tā skola izglītība. Tas nenotiek uzreiz, bet tāpēc vajag to stratēģiju vienu konkrētu un sistemātiski to darīt. Jā, pilnīgi piekrīt. Uz visām pusēm.
Nu jā, ja mēs tagad nesāksim, tad droši vien, kad mēs sāksim? Tad sākam, kungi. Sākam. Tad droši vien nav kaut kāda viena zelta atslēdziņa, vai tagad uzrakstīsim likumu, vai piekļausim kaut kādu normu, vai tagad skolotāji. Tās visas lietas ir jādara, bet tas viss sākās, kur mums patīk vienmēr norādīt kādu trešo valsts tur vainīgi pie visa. Droši vien, ka valsts vai valdība konkrētāk arī varētu kaut ko darīt no savas puses, bet es domāju, ka tas ir mūsos pašos viss prātā. Un šeit, ja mēs apzināmies, mēs visi, ka tā matemātika vajadzīga nevis tāpēc, ka ierakstīts likumā, vai tāpēc, ka, teiksim, ka tas ir matemātika. Tāpēc, ka mēs te parunājam 3 un pateicam, ka matemātika, bet tāpēc, ka mēs saprotam, ka tas ir mūsu bērnu nākotnē vajadzīgs. Jo ir skaidrs, ka informācija tehnoloģijas tikai attīstīsies. Un ir skaidrs, ka pēc 10 gadiem tie bērni, kas tagad sāk mācīties, pēc 10 gadiem, ja viņi nestrādās informācija tehnoloģiju specialitātē, tad viņi visticamāk būs, teiksim, viņiem tās iespējas būs krietni mazākas nekā, ja viņi būs tajā. Ja mēs to tagad saprotam visi, tad mēs varam kaut ko darīt visi, un tad arī katrs kaut ko drusku izdarīs, pavirzīs domu tur vai tur un notiks. Tagad gaidīt uz kaut kādu trešo, ka lūk, tas tur neizdarīja, un mēs tagad neko nevaram. Tāpēc mēs darīsim savu lietu, ko mēs varam darīt, un es pārliecināts, ka kolēģi darīs arī savu, un ka tie, kas skatās, arī kaut ko no savas puses pieliks. Ja mums ir mērķis, ka mēs gribam, lai mūsu bērni labāk pārzina eksaktos priekšmetus, tad mērķtiecīgi arī rīkojamies. Tikām Tieto Latviju birojā uzņēmuma vadītājs Elmārs Gengers ir pārliecināts, ka Latvijai ir visas iespējas skaļi pieteikt sevi pasaulē tieši vissarežģītākajās nozarēs. Latviešiem vienkārši vajadzīga uzvarētāju kultūra, kādu izveidot arī Tieto. Starptautiskā koncerna sastāvā Elmārs nonāca līdzīgi kā Māris. Elmārs? Kad viņa vadīto IT uzņēmumu Alise, kas Elmāram vēl universitātē esot aizsākās kā bibliotēka informācijas sistēmas radītāji un vēlāk ieņēma nopietnu lomu telekomunikāciju nozarē, pārņēma Tieto korporāciju. Latviešiem ir jāizmirst tā lieta, ko mēs parasti pieminam. Ai, kā, tā, ai, es jau neko. Tā lieta ir galīgi jāatmet un saka, jā, es zinu, es varu, es spēju. Visas problēmas jau tikai rodās vai šķēršļi mūsu galvā, un tikpat labi mūsu galvā mēs varam sev arī radīt to, ka mēs varam, un mēs jau redzam progresu kaut vai, mēs tagad esam attīstīti Eiropas valsts, mēs ejam uz to, lai mēs būtu vēl vairāk attīstīti. Jā, mums ir ceļš jāiet, bet mēs varam izdarīt to pietiekoši ātri Latvija kā tādu, un Eiropā mūs jau sāk uztvert kā līdzvērtīgus partnerus, nevis kaut kādu trešās pasaules valstiņu, un savukārt attiecībā pret ārpus Eiropas valstīm mēs esam Eiropas Savienība, mēs esam Eiropa, teiksim, mēs esam tāpat kvalitāte, kas Zviedrija vai teiksim, Vācija. Baltija nav vairs lētais darba spēks. Te ir runa par kompetenci, te ir runa par kaut kādu unikalitāti, par zināšanām, par spēju kaut ko izdarīt labāk. Mēs spējam uzdot jautājumus, kur lielākoties Āzijā tā vienīga atbilde yes. Yes, sir. Mēs vienmēr varam izdarīt visu, ko jums vajag. Bet šodien nepietiek ar to, ka mēs varam izdarīt. Šodien mums ir jāparāda, kā to vajag izdarīt. Līdz ar to mums ir jābūt zinošiem, gataviem nemitīgi attīstīties, nemitīgi mācīties, nemitīgi apgūt jaunas lietas, drosmīgiem uzdot jautājumus, pašpārliecinātiem un spējīgiem pamatot savu viedokli, pārliecināt par mūsu izvēles vai mūsu piedāvājumu pareizību un ieviest šo te labāko risinājumu. Viņam nevajag iegādāties sistēmu, viņam nevajag ieviest sistēmu, viņam vajag caur to risināt konkrētu lietu, ko viņš vēl sasniegt. Un šeit baltiešu domāšana, mūsu arī tā rietumnieciskā mentalitāte ir krietni piemērotāka. Tieto Latvija nebaida ne austrumi, ne rietumi, un viņa nākotnes mērķis pašiem arī ir skaidrs un ambiciozs. Mūsu mērķis ir kļūt vadošajiem pasaulē savā jomā, un tas nav neizpildām, jo šobrīd mēs esam vieni no 4 labākajiem. No 4 kļūt par līderi, tas ir pilnīgi iespējams, bet, lai tas notiktu, ir daudz jāstrādā un jābūt gudrākiem nekā citi.